šodien ar Nikitu atkal filmēju izaicinājumu. Atkal viss priecīgi. Jā, man patīk tas, ka jums patīk video ar Nikitu. Un man arī patīk tos filmēt un ir interesanti. Tā kā šodien mēs filmējam kādu video? Un tā kā zvanīsim prank call. Mums ir sagatavotas lapiņas, kur ir vienāda lapiņā ir uzrakstīts, kam zvanīt, un otrā lapiņā, ko tam zvanītājai teikt. Un tad mēs zvanīsim un to darīsim. Ok, tad sākam. Tu pirmais. Zvanīšu uz elektronikas veikala un teikšu, kā pagatavot zelta zivis. Tā, mums tagad internetā jāatrod kāds elektronikas veikala numurs. Kas? Halo? Halo, kas? Elektronikas Oregon, Gilina klausās. Man tāds jautājums, es pie jums tā kā cepeškrāsni nopirku. Tāda ļoti smulku, tā kā balta viņa, un kaut kādi tur 3 burti bija, tā kā, es neatceros kādi. Cepeškrāsnes tāds mini cepeškrāsnes? Mini. Vai neš, vai kas? Jā, laikam. Jā. Un tā kā es tā kā vakar nopirku un skatos, kā lai es tagad tur pagatavoju. Man tā kā vecmam piegādāja zelta zivtiņas, un vai jūs zināt, kā viņas var pagatavot? Es tiešām nezinu. Tur instrukcija jābūt iekšā. Instrukcijā? Jā, kastīte. Ko tieši tur var pastīties? Es nesapratu vienkārši. Ko jūs gribat gatavot tieši? Zelta zivtiņas. Vai jūs nezināt pati no savas tā kā pieredzes receptes? Zelta zivtiņas? Jā, dekoratīvās. Kur jūs paņēmat tādu zivtiņu? Dekoratīvās. Zoo veikalā. Jā, to nedrīkst gatavot. Vēl kādi jautājumi ir? Varbūt jūs vēl zināt, ko pagatavot? To var pagatavot kādu vistiņu. Pīli var, man viss tik garšo. Pīli arī var, jā. Vai jūs zināt kādu receptību? Internetā ļoti daudz recepšu ir. Mums vietas nebūs recepšu, diemžēl. Labi, paldies jums liels. Ielikšu jums 5 balles. Ko tagad mana kārta? Jā, tava kārta. Man bail. Lūdzu, lai tev tas mārtiņš to. Zoo veikals. Kas jāsaka? Kā nobildēt? Tā kā selfiju vai... Tātad kā uztaisīt bildi, ja? Jā. Labdien! Labdien! Man ir tāds jautājums. Es nopirku pie jums trusīti. Pie mums jūs trusīti nevarējāt nopirkt, tāpēc, ka pie mums dzīvnieku nav. Tas bija ļoti, ļoti sen. Nevarētu tā būt? Nē, Zoltūdē nav bijuši dzīvnieki. Ok, es domāju, ka jūs varēsiet palīdzēt. Tātad es nopirku trusīti un, gribās nobildēt. No kāda rakursa vislabāk bildēt? Lai fotografētu trusīti? Jā. Es nekad neesmu fotografējis trusi. Trusikus? Skaidrs. Labi, zvanīsim uz citu dinozauru. Jā. Labi, paldies. Paldies. Trusikus? Man tad viss ir. Jā, davai. Nos. Tagad mana kārtā. Novērtējiet manu balsi, tā kā man būs jāatdzied. Es cerēju, ka tas netiks man. Veterinārai klīnikai man būs jāzana un jāsaka, novērtējiet man balsi. Kas tev par lūpu krāsu ir? Tev ko ieteica? Nē. Viņa jau notrādāpļa. Halo. Labdien, vai veterinārā klīnika? Labdien. Jā. Labi, tā kā man ir jautājums, man ir huskijs, ja jūs zināt tādu? Jā. Ja? Viņš tā kā zināt, ka viņi nevis rej, bet ūina, ja?
Un tā kā, Nu jā, es nezinu, kā jums tur pareizi jāpieraksta. Nu tā kā, un es dzīvoju jau 9 gadus, un tā kā es gribētu uzzināt, vai man labi sanāk atdarināt viņu. Varat lūdzu novērtēt no 1 līdz 10, tā kā. Au! Au! Nu kā jums patika? Jā, nu labi, liels paldies jums. Visu labu. Tagad mana kārta. Kāpēc šeit viena lapiņa paliks? Nē. Man ir jāzvana Mārtiņam. Es pats zinu, kurš tas ir Mārtiņš. Man viņš ir ierakstīts kā Paulis Mārtiņš. Un tad man viņam ir jāprasa, kā sasiet šņores. Interesants jautājums. Un gribu dzirdēt, kā viņš paskaidros, kā tas ir jādara. Mārtiņ, ātrāk. Čau, Mārtiņ. Čau. Zini, kas zvana? Jā. Ok, man tev ir tāds jautājums. Es jau pusstundu sēžu un nezinu, kā to izdarīt. Mamma ir aizgājusi uz veikalu. Un es nezinu, kā sasiet šņores. Tu vari man Es nezinu, kā sasiet šņores. Filmējies. Kāpēc tu izvairies? Es tev uzdevu jautājumu. Filmējies. Nu, nē, es tev saku, es pusstundu jau sēžu, nezinu, kā sasiet botas. Sasiet veiklā tikai viss. Kā tas ir jādara? Krustā viss. Nu, centīšos. Ja kas tev zvanīšu? Ja nesnāc. Tā. Tu nevar pagnāt, kad mans miekls nāk. Tātad. Šņores jāsien krustā. Būs jāatzina Brents bijušai klases biedrenei un jāsaka aizgāja plakājas blenders. Tagad tam, kuram vajadzēja, viņš necēla, un tagad es šķiršīšu 2 reizes, un pie kura apstāsies, tam es zvanīšu. 1, 2. Markus. Bļā, 1, halo, kas zvana? Šītas te, karoči čālais randomā kaut ko rakstu, mēs ar Brendu gatavojām pusdienas, nu vakariņas drīzāk, un mums vienkārši pa gaisu uzgāja blenders bļāņus, un nezinu, ko darīt. Muča aizgāja kaut kur, nezinu, kur. Ko nezinu, bļāviens, tu nezinu, es nezinu, tu... Kas tad? Nu, mums uzgājas, viss gaisā, es nezinu, ko darīt. Škrobīna, nekas nenāk. Kas ir video? Kāds video, bļāviens, čali saprot, man uzgāja gaisā. Bļāviens, nu es tev labi, viss, čau. Man jāzina Nikitas klases biedram Jānim, un... Pasaka, ka viņš tev draugs. Kā to saka īsti? Nu, vienkārši saka, ka tev tek, un viss tu nevar apstādināt to tecēšanu. Labi. Labrīt! Janci, ko man darīt? Man tek! Es nevaru apstādināt! Ko man darīt? Man tek! Kas tev tek? Nu ļoti tek! Kas tek? Šausmīgi tek! Kas? Kas tek?
video. Un kādu? Mēs esam paziņojuši uz visiem numuriem, kas bija uzrakstīti uz lapiņām. Mēs esam pateikuši visu, ko vajadzēja. Tātad tas nozīmē, ka šim video ir pienākušas arī beigas. Un tas arī ir viss. Paldies, ka noskatījāties šo video. Ar mīlestību jūsu Brenda un Nikita. Atā!